Esiet sveicināti raidījumā 3/4, kā ierasts studijā es, Sintija un Toms. Vēlāk pie mums viesosies arī Ciemiņš un dzirdēsiet dažādas interesantas ziņas. Rīgas stacijas laukumā atrodas lifti, ar kuru palīdzību ir iespējams nokļūt stacijas tunelī. Kā izrādās, bērni uz šo liftu rēķina ir izveidojuši savu biznesu. Lifta durvis tiek turētas vaļā, kā rezultātā liftu nav iespējams izsaukt. Ja bērni dabū kādu santīmu, tad durvis momentā tiek aizvērtas ciet un var uzbraukt augšup vai lejup. Vairāk mūsu skatītāji ir sūdzējušies par šo problēmu, un mēs devāmies uz Rīgas domas satiksmes departamentu uzzināt, kā rīkoties šādā situācijā. Kad notiek tiešām šādi precedenti, nekavējoties jāzvan ir pašvaldību policijai, kurai arī jāinformē, jo tas nav tik viennozīmīgs, un jaunieši varbūt neapzinās, ko viņi dara, jo nedodies nonāk katram tādā situācijā, tāpēc ar tādu lietu nejoko un ar tādu lietu naudu neprasa. Apvienībā Apērons viesojās mākslinieks Gordons Sasaki, kurš strādā Ņujorkas modernās mākslas muzejā un arī pats pārvietojas ratiņkrēslā. Tādēļ viņam ir māksliniecisks skatījums uz dažādām sociālām tēmām. Ar savu darbu izstādēm un vieslekcijām viņš Latvijā viesojās 2 nedēļas. Un drīzumā tiks atvērta arī kāda izstāde invalīdu viņa drauga apvienībā Apērons. Varu jums jau tagad pateikt priekšā, tā būs fotoizstāde. Nodarbinātība ir īpaši aktuāla tēma cilvēkiem ar invaliditāti. Arī es esmu ar to saskārusies. Ļoti daudz par to tiek runāts, taču mēs devāmies noskaidrot, kas tad īsti tiek darīts. Rīgas pilsētā dzīvojošiem tiek nodrošināta dažādi pašvaldības atbalsti sociāli mazaizsargātām grupām. Viena no jomām, kam Rīgas domas labklājības departaments pievērš īpašu uzmanību, ir nodarbinātība. Kā izrādās, laika gaitā izveidoti vairāki pastāvīgi atbalsta mehānismi, lai veicinātu sociāli mazaizsargāto grupu, tajā skaitā arī cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos darba tirgū. Tajā brīdī, kad bija ļoti liels bezdarbs valstī, tad Rīgas pašvaldības sapratā, ka ir vairāk jāvelta resursi un jākoncentrē tieši uz bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū paralēli tam jau vai papildus tam, ko dara valsts. Un tāpēc tika izveidotas tādas 20 sociālo darbinieku vietas, kas strādā tieši ar tiem cilvēkiem, kas nevar integrēties vai atrast darbu. Starp šiem cilvēkiem reti, kad bija varbūt cilvēki ar invaliditāti, tāpēc, ka, kā mēs zinām, varbūt tā ir drīzāk viņu pašu tāda brīva izvēle, vai viņi grib būt nodarbināti vai nē, bet, protams, no valstiskā attīstības viedokļa, no tautsēmniecības ir ļoti svarīgi, ka jebkurš cilvēks, kurš var strādāt, grib strādāt, tad arī šis resurs ir jāizmanto. Viens no atbalsta pasākumiem ir veidot sadarbībā ar Sieviešu invalīdu asociāciju Aspazija. Rīgas centrāltirgū tika atklāts veikals, kurā tiek pārdotas dažādas cilvēku ar invaliditāti veidotas preces. Ideja tāda, ka Rīgā pēc labklājības departamenta datiem apmēram 500 daļamatnieku ar invaliditāti. Un kādreiz mēs ierosinājām, tiešās ierosināja Rīgas domes sociālo jautājumu komitejā, kur mums ir tāda konsultatīvā padome šai komitejai kopā ar invalīdu organizācijām. Un ierosinājām, ka vajadzētu izveidot kaut kur tādu pastāvīgu vietu, kur varētu realizēt daļmatniecības izstrādājumus, jo līdz šim viss tas bija tā haotiski. Pārsteidz izskats. Ļoti daudz saka, ka šeit ir ļoti mājīgi, pie mums ir ļoti skaisti, un mēs vispār ļoti atšķiramies uz kopēju šī paviljona fona tā kopumā. Un pārsteidz, ka tas ir tiešām viss ir invalīdu roku darbs. Ļoti daudz cilvēku, viņi ienāk, viņi neskatās uz to izkārtni, kas ir augšā, kad tu viņam sāc stāstīt, tad ir cilvēki tiešām ļoti pārsteigti. Viņi saka, ka tas nav prātam vispār aptverams, cik ļoti daudz cilvēks pats spēja uztaisīt. Salons Saulgrieze atrodas Centrāltirgus Sakņu paviljonā, un tajā iespējams iegādāties arī organizācijas Rīgas pilsētas Rūpju bērns izgatavotos koku izstrādājumus. Arī šajā organizācijā ir labklājības departamenta veidot nodarbinātības atbalsta sistēmu cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Šeit ir iespēja viņiem apgūt kokapstrādes, amata prasmes, lai apgūtu kādu amatu un tas veicinātu viņu iespēju integrēties atvērtā darba tirgu, bet paralēli arī kokapstrādes nodarbībām tiek strādāts ar sociālo prasmu apguvi. Es šeit nāku iegūt jaunas prasmes, apgūt kaut ko, pilnveidzot, kas man nepieciešams no kokapstrādes. Koks man patīk ar koku strādāt. Lai veidotu dialogu ar darba devējiem, šogad arī tika realizēts projekts, kur neoficiālais nosaukums
pusdienas ar uzņēmējiem. Diskusiju laikā tika pārunāt būtībā jautājumi, kāpēc uzņēmēji neņem darbā cilvēks no sociāli mazaizsargāto cilvēku grupām, vai tieši otrādā, kāpēc ņem darbā, un arī kāpēc sociāli mazaizsargāto cilvēku grupas neiet strādāt bieži vien. Projekta ietvaros tika noskaidrots problēmas, kādēļ rodas plaisa komunikācijā starp darba devējiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Protams, visi gadījumi nav vienādi vērtējami, bet Jurim ir izdevies šo plaisu mazināt, un viņš ir kļuvis par darbinieku kādā atvērtā un atbalstošā kolektīvā. Šobrīd strādāju Baltika taksī par dispečeru. Jau būs gads, kopš darbs ir. Biju darba meklējumos apmēram, rupi sākot pusgadu. Sūtīju CV, ķirstīju to datubāzi un sūtīju uz visām iespējamām vietām. Atsaucība bija minimāla, un tad caur sociālo dienestu uzzināju par šo atbalstu programmu Rīgas doma sadarbībā ar Apeironu. Un momentā pieteicos un diezgan ātri, mēnešu laikā jau sāku strādāt. Jurim darbu atrast palīdzēja Apeirona nodarbinātības departaments, par kuru esam stāstījuši jau iepriekšējos raidījumos. Šis ir pakalpojums, kas pieejams Rīgā dzīvojošiem cilvēkiem ar invaliditāti, un kura uzdevums ir savest kopā darba devējus ar potenciāliem darba ņēmējiem. Tā ir ļoti liela iespēja, jo šobrīd man dzīve ir mainījusies, radikāli mainījusies. Es normāli strādāju, normāli funkcionēju kā sabiedrības loceklis, es vairs nesēžu mājās, negarlaikojos. Man ikdiena ir tā piepildīta, ka, godīgi, man laiks ir jāplāno. Vairs nav brīva laika. Gan Aspazijas veikals, gan kokapstrādes rūpnīca Skaida, gan Apeirona nodarbinātības departaments Rīgas pašvaldības atbalstīti nodarbinātības pasākumi, kas jau līdz šim ir palīdzējuši atrast darbu daudziem desmitiem cilvēku. Aicinām ikvienu meklēt gan valsts, gan arī pašvaldību atbalstu nodarbinātībai, jo ļoti iespējams, ka ir darba devējs, kas tieši šobrīd meklē kādu, kam ir jūsu zināšanas, prasmes un spējas. Tas ir tā, ka dots devējiem atdodās. Dodot, mēs iegūstam tātad to, ka sabiedrība, kas ir iesaistīta arī darba tirgu, ir daudzveidīgāka. Darba devēji redz, ka ir izdevīgi, ka arī personāls vai darbā pieņemtie cilvēki ir dažādi. Viņi ir dažādi gan pēc savas tautības, gan varbūt pēc savu ārējā izskata, pēc savām spējām, bet ka katrs var dot uzņēmumam un uzņēma tādā vispusīgā, daudzveidīgā attīstībā. Šodien mums studijā ir cilvēks, kurš ir pierādījis, ka invaliditāte nav šķērslis, lai sasniegtu augstus mērķus. Trīskārtais paralimpiskais čempions Aigars Apins. Sveiks! Sveiki! Man tev pirmais jautājums par to, ko tu šobrīd īsti dari? Gatavojies kādām sacensībām vai ir starpsezona? Tagad ir tāds klusuma mazliet brīdis, kad ir lielumi noskrējuši. Esmu atgriezies jau laiciņš no pasaules čempionāta Francijā, kas notikās, kur arī veiksmīgi startēju lodes grūšanā un diska mešanās. Tagad arī aktīva sabiedriskā dzīve notiekās, daudz intervijas, braukšanas pa skolām un diskusiju klubiņi, runāšana tieši par paramsko sportu, un arī tuvojās valsts svētki, un arī valsts svētku ir uzaicinājumi jau piedalīties 18. novembrī goda koncertā, kas notiks teātrī, un arī uzaicinājums Nāndra Bērziņa ir ierasties. Protams, ir jādodās arī nopelnītā atpūtā. Tā ir rehabilitācijas centrs Jaunķermeni, kur es došos atgūties psiholoģiski, fiziski un sakrāt jaunu spēks, lai es varētu pēc tam lēnām atkal ieiet fiziskajā formā, gatavoties uz nākošo gadu Eiropas čempionātu. Vai Francijā sacensības ir vienīgās sacensības, kur tu šogad esi piedalījies? Liela mēroga ir vienīgās, bet Latvijas mērogā es esmu pats rīkojis, tā kā Latvijas Invalīdu sporta federācijas vadītājs esmu, un kad man pienākumi arī rīkot sacensības, vieglatlētas čempionātus cilvēkiem ar invaliditāti, kuri norisinājušies, bija maija mēnesī Murjāņu sporta ģimnāzija un augustā Muriņas sporta ģimnāzijas, kur arī pats esmu startējis ar ļoti labiem rezultātiem. Un kāda ir kopējā situācija Latvijā paralimpiskajā sportā vai pielāgotajā? Kā es teikšu, it sevišķi pēc 2012. gadā parampiskām spēlēm,
ka bija tomēr masu mēdījos diezgan vairāk atspoguļot šīs spēles un arī mani sasniegumi un citu sportistu sasniegumi. Un mēs bijām tā kā vairāk lielāka komanda, kopīgi bijām spēcīgi, jo mums bija liels atbalstītājs Banka Citadela, kas taisīja reklāmas kampaņu un cilvēkam deva vīziju, kas tas ir paramatiskais sports, invalīds sports. Ja, un tad viņi paskatījās un redzēja, un līdz ar to ir lielāka atsaucība, atbalsts, un līdz ar to arī mūs saredzēja sporta funkcionāri, valdība redzēja, uzzināja, ko mēs tur darām, jo līdz šim brīdim tieši mūsu startos apmeklēja, nebija no valsts ierēģiem, augststāvošiem ministriem aizbraukši un apskatījušies, kas ir paramatiskās spēles, un kad startē mūsu sportisti, un viņi redzēja, viņi saprata, ka tas ir riktīgs grandios pasākums, sporta pasākums, viens no lielākajiem, otrais lielākais ar olimpiskām spēlēm ir paramatiskās spēles, un kur sacensās pārsvarā gandrīz visas valsts, un ir lepni par katru savu sportistu, ka viņš tur ir jau atradās, un jau vēl iznāk pirmais sešinieks un pirmais trīnieks, cepurnos, jau pirmajā vietā un himna izskan, tad vispār jābūt lepniem par to atlētu, ko viņš dara un nes savu valstī plašajā pasaulē. Bet tomēr noteikti ir vēl kādas grūtības, vai kas varētu būt labāk šajā jomā Latvijā? Protams, ļoti viss mazliet apturās arī uz finansēm, jo viss attīstās, viss maksāja cilvēkiem, sportistiem, treneriem ir vajadzīgs līdzekļi, dzīvot, trenēties, inventāru, braukt starptautiskām sacensībām, klasificēties. Regulāri jābūt sportistam ar treneru kopā visu laiku apritēt, lai viņš varētu sevi iedrošināt, lai viņam nebūtu nekāda nepatīkama pārsteiguma, lai sevi pierādītu un nostiprinātos līmenī būtu. Kā vispār ir ar tiem jaunajiem sportistiem tieši paralimpiskajos sportos Latvijā? Ir kādi, kas ir perspektīvi? Jā, nāk jauni sportisti, bet ļoti maz, bet kuri arī nāk, to mēs arī redzam, ka cilvēks ir griboši strādāt. Bet ir tādi cilvēki, kas ir ieņēmuši galvā, domā, ka paramatiskais sports tā ir kaut kāda vienkārši atpūta, fiskultūra vai kas. Jā. Tā nav. Cilvēks atnāk, patrenējas mēnesi, 2, 3, pusgadu, gadu. Nē, viņš saprot, tas nav mans. Mēs sakām, kāpēc? Nē, es biju iedomājies mazliet savādāk, vieglāk. Ja? Tas nav, jo rezultāti normatīvi visu augu. Jebkurā vieglatlētikās, tajā pašā powerliftingā, peldēšanā, adaptīvā jāšanā, lokšaušanā, visos sporta veigos tas līmenis ir augs un cilvēki patiešām trenējās. Tāpat kā mūsu prezidenti tikko bija atbraukuši no Maskavas, tur bija pasākums, kur runāja par šādām tādām lietām. Viņi bija iegājuši pirms paramatiskām spēlēm ledus hallē, kur trenējās kērlinga sportists. Viņš izmanto viens kērlinga sportists, visu ledus hallu un visu priekš viņa sportists notiekās. Ja? Kafejnīca strādā, jo viņš pēc būs nosals, viņš gribēs kaut ko siltu uzēst. Ja? Un viss notiekās. Tas vienam cilvēkam vesela ledus hallu, viss darbojas. Tas parāda to līmeni citās valstīs. Bet arī es nesūdzos arī lēnām, pateicoties darbīgiem cilvēkiem, vadībai, pašiem sportistiem, mēs ejam sev pierādām, lai mums būtu labāk un arvien labāk. Un visi zina, ka tu esi sportists, to ir dzirdējuši, bet kas vēl tev ir tāds dzīvē, ko tu dari un kas tev patīk? Kāds hobijs varbūt? Ar to hobiju ir interesanti. Hobiju man bija vienu brīdi pielipis, un visu laiku mašīna kāda makšķerīta stāv, aizbrauks brīvā laikā iemest. Vienkārši pabūt varbūt no visas drūzmas, no visiem cilvēkiem viens pats ar to pludiņu makšķeri un to ziltiņu, kas tur apakšā kaut kur kleņo, varbūt viņi esam noķerši. Protams, patīk braukt, ka ir brīvāks laiks apciemot vecus labus draugus. Tie vecie labie draugi ir tie, kas ir pēc traumas gūti sanatorijās, tikšanās, ja, kad aizbrauc parunājas, jo arī pirmo informāciju par sanatoriju, par ratiņkrēsliem, par visu pārējo esmu gūst no cilvēkiem tādiem pašiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, jo arī tā informācija, sociālā informācija, kas tiek pirmie gadi pasniegta, kur cilvēks var rehabilitēties, un tā bija diezgan maz, jo es arī pēc traumas tiek 2. gadu tiku sanatorijā un nezināju, kas tāda bija. Dakteris teica, sēdi mājās, vingro un būs labi. Bet, kas sāk apgrozīties, tad tā informācija, tu kļuvi bagātāks. Un kādi tev tuvāki un tālāki nākotnes plāni, varbūt tuvāk kaut kādas sacensības, un arī mēs gribētu zināt, ko tu varbūt domā darīt pēc tam, kad tu beigsi trenēties, un kad tas varētu būt, un kā tu saredzi dzīvi tālāk? Jā, tas ir interesants. Nākotnē jau gribās tos bērnus paauklēt, bet labi tas tā. Bet, protams, tas arī nav otrā plaukties lomā nolikts, bet nākošais gads ir Eiropas čempionāts, tā ir atkal pasaules čempionāts, tad atkal 2016. gads ir Brazīlija paramatiskās spēles, tieši pēc paramatiskām spēlēm Brazīlijā. Man tāda klusa ir doma, ka varētu kaut ko savā dzīvē, varbūt no aktīvām dzīves gaitām
paiet maliņā un varbūt pievērsties ar padomu savu zināšanas vācelīt, kas man ir sakrājies gadu laikā, kādam citam palīdzēt informāciju. Kas ir tas tavs noslēpums? Kāpēc tu esi tik daudz sasniedzis? Tas ir grūts darbs, to es saprotu, bet kaut kādas tādas lietiņas, kas varētu citus arī iedvesmot. Es teicu un es teikšu, viens jautājums ir, ja tu ej uz darbu un tas darbs tev patīk, tad tu viņu arī veiksi ar no visas sirds un no visas sirds dvēseles un tu nedos sev atkāpes, tu viņu izdarīsi. Un tāpat kā kurš strādā pie datora vai autobusu šofers, lai viņš iet strādāt tikai, lai nostrādātu tās 8-6 stundas bez patikas, viņš veiks to darbu, bet ne ar kvalitāti un nebūs perfekti izdarīt. Es eju uz saviem treniņiem, veicu to ar savu gribaspēku, man tas patīk, ko es daru. Un ja patīk, ko daru un vēl padodās, un ir cilvēki, ir komanda apkārt, kas tev tic, un tu viņiem ticiet, kur vēl labāk var būt šajā situācijā. Es teikšu, ka varbūt tur ir kāds augšā man palīdzējuši, teikšu, mamma gan jau palīdzējuši savērst ar īstiem cilvēkiem kopā, lai man tas tā būtu, jo tomēr kaut kas dzīvē tika atņemts un līdz ar to kaut kas arī tika arī iedots. Jo nekad tā nav, kad vienmēr ir sliktais, ir vienmēr arī otrs labā pusīte. Tagad grūtākais jautājums mūsu raidījumā. Tad, kad izdzirdi vārdu salikumu 3/4, kas tev pirmais ieskrien galvā? 3/4? Es viņu esmu kaut kur dzirdējis, un tā ir apvienībā Apērons un viņu filmu studija. Paldies, Aigar, par sarunu, izdošanos tev turpmākajās sacensībās un arī privātajā dzīvē. Paldies no tavas modas dieva ausī. Savukārt mēs raidījumā 3/4 turpinam ar stāstu par kādu aktīvu ģimeni. Dēlu Artūru un viņa mammu Ilonu. Mēs esam biedrībā bērniem ar kustību traucējumiem. Mēs cenšamies rehabilitēt bērniņu pēc ļoti smagas diagnozes. Tas ir pēc 3 smagiem asins izplūdumiem galvā. Šeit mēs apmeklējam fizioterapijas nodarbības, kā arī Piklera nodarbības, psihologa nodarbības mēs apmeklējam un vēl daudz ko citu mēs rehabilitējam Artūru. Mēs tikko izkustinājām pasīvu kāju, tagad roku, tā lai vieglāk pēc tam viņam pašam darboties, jo mums parasti sākumā ir tāds pasīvs, ko es izdaru, un tālāk viņš jau visu pats. Tālāk seko daži vingrojumi, kas tā precīzi jāizdara, un tālāk vairāk ar speļu elementiem. Tā, lai viņam nav pavisam apnicis, tas nodarbības, lai patīk. Pirmais asins izplūdums mums radās 2 mēnešos. Nemaz nevarējām paredzēt, ka kaut kas tam līdzīgs varētu viņam būt. Iedzimta asinsvadu patoloģija. Otrs radās 2,5 gados. Pēc 3. asins izplūdumā bērniņam bija labās puses pareize. Un principā no 3 gadiem Artūrs ir no jauna turējis galvu mācījies rāpot, mācījies staigāt, mācījies runāt. Protams, kad ir arī aizture un daudz ir jāstrādā, ir arī palikusi labā rociņa, kas ir vēl, diemžēl, nav sevišķi kustīga. Principā mēs visu daram, lai varētu viņu pilnvērtīgi sagatavot dzīvē. Un es tagad lieku nobriedīsim, pagaidi. Ar šķērēm. Protams. Es tagad nevaru nokost tādu gabalu. Mēs principā darām visu, ko vien iespējams var šeit Latvijā. Mēs apmeklējam defektologu logopēdu nodarbības, mēs apmeklējam osteopātu, apmeklējam reiterapijas nodarbības, psihologa nodarbības, tāpat arī fiskultūras. Darām ļoti daudz, un es nevaru pateikt, kas ir palīdzējis, kas nav palīdzējis, bet katrā gadījumā viss tiek guldīts šobrīd Artūrā iekšā. Un tāds viņš, kā jūs viņu redzat, tāds viņš arī ir šobrīd. Valsts nodrošina rehabilitāciju Vaivaros. Mēs arī bijām vasarā rehabilitācijā Vaivaros. 3 nedēļas mēs bijām, tur arī notiek visādas nodarbības. Mēs esam Rīgas domas projektā, tāpēc arī mēs šobrīd šeit atrodamies. Principā tas arī varētu būt viss tas, ko mēs esam darījuši no valsts atbalsta. Jā, tas ir ļoti dārgi, tāpēc mēs esam prasījuši Ziedot LV, jo finansiāli tas ir ļoti grūti. Savāca ziedotāji, paldies par to visiem ziedotājiem, un tā mēs arī paši savu spēkiem arī cīnamies. Šobrīd dzīvi pakārtot ir tikai Artūram.
Jā, tas ir no rīta celies, no rīta arī tāpat ir jāpavingro mājās, tāpat arī uz visām nodarbībām ir jāizvadā. Mēs esam diezgan apzinīgi, mēs nekur cenšamies nekavēt, mēs cenšamies ievērot visas programmas. Tāpat arī ļoti daudz mājas darbi ir jāpilda Artūram, jā, tā kā, tā dzīve šobrīd ir tāda, kāda ir. Tas pirmkārtām uzlabo garstāvokli bērnam, jebkurā gadījumā. Tad veselības stāvokli, jo zirgam ir laba aura. Jebkurš kontakts ar dzīvnieku, tas jau vien nāk par labu. Un tas viss kopā palīdz bērnam. Tas ir sākot ar kaut kādām 10-15 minūtītēm, un jau ilgāk. Cik tas bērns spēj izturēt. Ir, kad vairāk. Gribās, kad ir tādi hiperaktīvāki bērni, viņiem vajag pat par stundai. Zirgs cenšas viņu noturēt uz tā zirga un kļūt pacietīgākam. Jā, zirgam ir tāda specifisks solis, līdzīgs cilvēku solim. Un tā, ka viņš iet, viņš tā kā kustina, tos muskuļus izkustina. Un pat cik viņam ir par grādu 2 augstāka temperatūra, tad viņš līdz ar to masāžu viņš arī izsilda to organismu. Īsti attaisa pirkstiņas vaļā. Taisam vaļā pirkstiņu. Taisam vaļā pirkstiņu. Paglaudam. Jā. Es domāju, tas arī varētu būt vairāk fiziskās attīstības. Tas ir vairāk tomēr, lai ir mugura taisna, ja, un vispār muskuļu disbalans, lai būtu. Es domāju, ka par cik Artūrs varbūt ne sevišķi tāds liels vingrotājs, kā man gribētos, ja, tad tas zirgs varētu kompensēt vairāk to fizisko viņam attīstību. Arī, protams, kaut kādu motivāciju viņam dot ar dzīvniekiem, viss, kas ir grūti spriest, īstenībā. Sevi motivēt es nezinu. Es zinu, kad ir jādara viss, ko vien var izdarīt. Protams, kad saskarās ar šo problēmu, tad īstenībā tu nezini neko darīt, nekur skriet, ko meklēt, ko ķert. Bet kaut kā centies sevi savākt, sagrupēt un meklēt informāciju, ļoti daudz informāciju internetā. Un tāpat arī sazinamies ar mamām, kas ir kaut ko mēģinājuši darīt. Un tā arī kaut kā turamies mēs visi kopā. Pirmais dārziņš vispār, kuru mēs Artūram tā kā izvēlējāmies, un viss tas bija dārziņš vispār parastais. Jā, paldies arī visam Prausuma kolektīvam, kas vispār uzņēmās Artūru paņemt, jā, jo baidījās ļoti no viņa. Bet mēs viņu vedām tikai uz 4 stundām, un principā mēs sapratām, ka tas veicina arī viņa psihomotorisko attīstību, un ka viņš ir starp vienaudžiem, ka viņš nav viens pats mājās, ka tas viss iet tomēr attīstībā uz priekšu. Šobrīd Artūrs apmeklē logopēdisko dārziņu Riekstiņš, un tur arī ļoti pretīm nākošas ir audzinātājs un vadītāji nākus pretī, kad mēs integrējam viņu starp parastajiem bērniem. Artūram ļoti patīk uz dārziņu iet. Man arī bija bailes vest. Man bija ļoti liels bailes, man bija ļoti jātiek pašai galā ar sevi, jā, kad kā apkārtējie skatīsies, kā būs un viss, bet nē, es izlēmu labāk, kad lai viņš iet, lai kā būs, tā būs. Es domāju, ka sliktāk notiek no tā, mēs esam tikai ieguvēji, tikai vinnētāji ar to, kad viņš tomēr iet starp parastajiem bērniem. Un es domāju, ja mājās viņš būtu bijis sēdējis, tas arī tāpat neveicinātu ne psihomotorisko attīstību, ne arī runas veicināšanu, kas, teiksim, varētu parastajā dārziņā tiešām noturēt. Artūrs? Saki, kas jāsaka ir? Artūrs. Kas jāsaka? Čau!
Atā! Arī šoreiz raidījumā konkurss. Pagājušo nedēļu mēs jūs aicinājām komentēt lūk šo attēlu. Šoreiz balvu iegūst Oļegs. Viņš ierosināja uzrīkot slīdkalniņu, jo tuvojas taču ziema. Oļeg, mēs ar tevi sazināsimies. Šeit apskatāms jaunais attēls nākamajam konkursam. Šo bildi varat apskatīties vēlreiz Apērons mājaslapā sadaļā 3/4. Un savus izdomātos parakstus sūtiet uz e-pastu video@apērons.lv. Un tas arī šajā raidījumā viss. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau nākamajā nedēļā.